Protams, ka tas ceļš, kad nu kurš atnāk uz tās dziedāt, gribēšanas takas, ja tā var izteikties poetiski, tas ir arī ļoti atšķirīgs. Un dažam tikai liekas, ka viņš grib dziedāt, un citam liekas, ka tas ir sen kaut kas gaidīts. Bet nē, agri vai vēlu tie audzēkņi kļūst motivēti, un par to es tā sūdzēties negribētu. Katrā ziņā, jo pie mums jau nāk dažādi cilvēki. Mums nenāk tikai mūzikas skola audzēkņi, mūzikas vidusskola audzēkņi, pie mums nāk pieauguši cilvēki, kuri vēlas apgūt labākas retoriskās iemaņas, pat cilvēku, kuru darbs ir saistīts ar prezentācijām, ar sapulču vadīšanām, kuriem ir kādas problēmas ar balsi, tiem pašiem skolotājiem, nokliektas, nobļautas. Nāk tādi tie cilvēki ļoti motivēti. Bet, protams, vienmēr jādomā par tiem talantīgākajiem audzēkņiem, kuri ir izvēlējušies savu dzīves ceļu kā profesionāli dziedātāji, kā profesionāli mākslinieki, kuriem ir vajadzīga prakse, kuriem ir jākāp uz skatuves, lai viņi pēc tam būtu varoši, un lai pēc tam viņi izturētu savukārt to milzīgo konkursu, kas ir Eiropā, vai stājoties augstskolās, vai arī tie, kas jau ir beiguši augstskolas, ir tādi audzēkņi, kur atkal dodas uz tā saucamiem kastingiem, uz lomu kastingiem, lai dabūtu kādu interesantu darbu savā profesijā un kalpot tai profesijai. Tā kā tas ir tas galvenais, ar ko es pašlaik nodarbojos. Ar vienu cilvēku turpina pieteikties elektroniski mūsu mājaslapā, jo mums vēl tā īpatnība, ka mums nav tā kā 1. septembrī, un tad, ja tu esi nokavējis, tu vairs nevar. Cilvēki, kas pēkšņi piesakās oktobrī, un cilvēki, kas piesakās novembrī, un janvārī, un februārī, mums ir pietiekami elastīga tā programma, jo arī tie cilvēki zināšanas līmenī dažādi. Un tās ir tādas mazliet organizatoriskas izjūtas, sajūtas, ar kurām es tagad pašlaik dzīvoju. Nu, tas tā, par tām izjūtām, kas attiec uz mani un konkrēti uz manu darbu, par ko es arī varu atbildēt. Tagad paskatīsimies, dargie Latvijas Tautas kanāla skatītāji, ar vienu sagatavotu sižetu, kā jūs varat pieteikties. Skatāmies video. Lai arī ārā ir vasara, Vokāla akadēmija gatavojas jaunam mācību gadam, uzņemot audzēkņus dažādās mācību programmās. Mēs aicinām vokālās mākslas studijā gan tos, kuriem ir pieredze dziedāšanā, gan arī tos, kuriem pieredzes nav absolūti. Mēs piedāvājam saviem audzēkņiem pilnveidot savu balss labskaņu, dikciju, elpošanas pamatus. Kā rezultātā varam novērst tos defektus, kas mums ikdienā it kā traucē pilnvērtīgi dzīvot. Pie mums mācās gan bērni, gan pieaugušie. Pie mums cilvēki gatavojas iestāju eksāmeniem, augstskolās un debitē uz teātra skatuvēm. Mūsu absolventi ir sekmīgi startējuši Eiropas augstskolās un arī Cīrihē, Vīnē, Rīgā un citās teātros. Šobrīd mēs esam vasaras pilnbriedā. Šobrīd mēs domājam par to, kā sev mazliet darīt atpūtu. Bet iespējams ir laiks pienācis jau laicīgi padomāt par to, ko es darīšu rudenī, kad atsāksies mācību gads. Varbūt tev ir laiks piebiedroties mums un tālāk darboties kopīgi. Atceroties tavu pagājušā gada jubilejas koncertu VF Kultūras pilī, bija audzēkne, kas izstāstīja stāstu par to, ka viņa ir atnākusi pie tevis uz noklausīšanos, un tu esi viņai pajautājis, jā, meitene, vai tu tiešām vēlies dziedāt? Viņa ir atbildējis, jā. Ar to es gribēju paprasīt, vai ir kaut kādi cilvēki, tu teici talantīgāki, mazāk talantīgi, kurus Edgars saka, nē, es ar jums nestrādāšu, tur nekas nesanāks. Jo nāk taču dažādi pauģu cilvēki, nav tikai, kā mēs iedomājamies, iespējams daži tā vidusskola beidz vai pamatskola, nu tad ir tikai jaunieši ar kaut kādām pamatzināšanām mūzikā un tad attiecīgi profesionāli sev attīst tālāk. Nāk taču arī cilvēki vidējā paudze, kas uz teātri, kas uz citām lietām. Nē, protams, tāda cilvēka nav, kuriem pateikt, jūs nevarat nākt. Viss tās ir tikai tā, cik viņš savās prasmēs varoši atnāk. No tā ir atkarīga tā programma, kur viņam tiek piedāvāt, no tā izriet uzdevumi, kas tiek izvirzīti pedagogam. Mums ir skolotāji, kur, piemēram, praktizējās vairāk ikdienā ar maziem bērniem, kam ir 5 gadi, 6 gadi, 7 gadi. Ir cilvēki, kas praktizējas varbūt ar kādām citām citos jautājumos.
Tāpat ir svarīgi, vai tas ir vīrietis un sieviete, bet es teikšu, nē, tas būtu tāpat, kā tu jautātu instruktoram mašīnu, ja? Kurš māca braukt ar mašīnu, vai ir cilvēki, kurus jūs neņemiet? Nu, nav. Bet, protams, ka tās prasmes, kas veidojās, vienalga vai datorprasmes, vai dziedāšanas prasmes, vai runāšanas prasmes, vai prasme braukt ar automašīnu, ar gadiem veidojas lēnāk, jo lēnāk tie nofiksējas refleksos. Jo mums jau jāpadara tas, lai šī darbība vai pie datora, vai runāšana, vai dziedāšana būtu automatizēta darbība. Un tas ir tas noteikošais, varbūt cik ilgi laika viņam būs jāpavada un cik ātrā tempā viņš dosies uz priekšu. Es teiktu tā, ka dziedāt var iemācīt ikvienu, bet būt par mākslinieku nevar ikvienu.